Jā. Bembis, jā. Viss ir slikti. Viss ir slikti. Kā muškungs, asprātīgi huņu dzēnu netā telpai, kurā mana behiņa vaļā duris svēru metālu. Laiks ir ielās dots slazdus izdoģot, vai perīti doģu prosta luksaforā izkosprot. Esmu brīvs, ne būrī iesprostots, man iedod to, kas aizliegs un ko nedrīkst lietot, ko? Meņķārs radzācīs manās cerība, jo apzinās, ka behārs ilgāk par termiņu ir derīgs Old Spice. Veicīt paduši, kas man nesvīst, es nesmu netīst, bet dzinu to jauno derību kopā ar Emilu Nahuj. Vajag visu darīt mierīgi, kopā ar Devilo Emilu un Emilām netīros paliča pēnīgs. Vasstaigs pa tumšu ielu, acīs tuša, un rebelijas lazerlīds, kā nolādāta biela viegla ar gloku nogalināt nevaru pat mušu vienu. Lai spērtu pēdējo soli, man jāpaņem ir dušā lielā. Kačā savu dvēseli, kačā savu dašu, kačā savu mēteli, kačā savu prātu. Tad jā, esam atbraukuši, CSDD reids nebija. Vismaz pagaidām nebija, mēs esam diezgan laicīgi. Ja mums ir vēl jābrauc cilvēkiem pakaļ, un tas gan ātri aizskrēja. Bembis ir nodzīts. Un tad skatāmies, kā mums tālāk iet. Braška fonā tur citīgi strādā. Paklausieties šo dīzeli. Kamurrā. Ir labs laiks? Ir labs laiks, tas gan jā. Čau. Tagad saparādos, nezinu, kāds ir sākums bija. Labi. Esam atbraukuši jau uz mehu dienām. Testēsim, brauksim, skatīsimies. Jā, ja tu runā. Ok. Esam ar Bembi un Passātu. Passāts šogad brauc dragreisā. Viņš vilka, jūs redzējāt, un viņš vēl brauks draģī. Viņš ir tēma, Passāts darīs ieslodzē. Laiks ir ritīgi saulains, ritīgi labs, pagaidām visi tik forši, tik čotka. Esam baigi laicīgi atbraukuši. Vēl nav reģistrācijas, bet tūlīt dzanamies iekšā. Traļa situāciju mēs te īsti neparādījām, jo mums bija ātra opcija nodzīt no strali, pārāķēt trali un aizbraukt vēl pēc dāvja no TDR. Tad mēs mācamies iekšā, krāmējam atkal mantas iekšā, paklājas izliekamies virsū, reģistrējamies un skatāmies tālāk, kā mums iet. Tad redzēs, kas būs. Esam gatavi. Sākam pamazām līmēties. Numuri mums forši tādi 156, 157. Un gaidam trāli apakaļ, lai pabeigtu vēl pēdējos līmdarbus. Pavasara pirmā gonka. Stresa nav. Vispār nē. Tad, pa manu Bembi es esmu izrāvis ārā visu salonu. Blakus beņķis ir izrauts ārā. Man arī bija izņemts šis ārā, šis un šis. Man bija šis izņemts ārā un šis izņemts, bet te ir apakšā aķis. Es nevēlējos, lai man komisijā piesiens, un tad kur te apakšā arī vēl ir elektronika. Un es domāju, ka varbūt inspektori gribēs piekasīties pie tā, kad ir redzama vadi elektronika un drošības pēc es ieliku atpakaļ to. Labi, tā, ko mēs vēl gribam pieminēt? Džemprīši. Asties, cik smuki. Smuki, vienkārši smuks dizains. Apakšā zem video ir links, ieeja nopērts. Tas ir mazais atbalsts mums īstenībā. Kaut ko mēs bišķus tā dabujam, bet tur labi. Tas ir sīkums, bet vairāk vienkārši gribās redzēt, ka uz cilvēkiem ir. Jā, jau forši ir, ja tu pasākumā ieraugi uzreiz skriet sādāk sajūtas. Tas ir forši, jā. Un tas logo tiešām man patīk, viņš liekas smuks. Lai gan skatoties šodien, ka mums ir Passāts un mums ir Bembis. Un mēs staigājam ar Audi džemperi, mums ir paklāja ar Audi visi, tad... Jā, ir tāds. Tāda dzīve. Bet sirdī mēs esam tur, kur mēs esam. Jā. Gaidām mēs pelēko vispār, un pelēkais jau
darbojās, būvējās. Es ceru, ka nākošajā vidū varbūt jau būs Cerams. pelēkais, ka būs zelta sastāvā brauksim, bet tajā gadījumā ir situācija, ja es auģi katru, kā mēs BMW vedam. Jā. Nu labi, Mehu dienas ir pagaidām vienīgais pasākums, kur tā ir. Jā. Riķerniekos vēl Bet arī nekad mēs nav varētu tā bijis. nestē atbrauc, tejien brauc Jā. apakaļ. Bet jā, īsti video neredzēju, bet problēma ir ar BMW un troli. Jā. Anda kaut ko tur mēģināja uzfilmēt, tad Jā, varbūt kaut kas varbūt bija. kaut ko redzēsiet. Tagad tā, reģistrējušies esam, salīmējušies esam. Nu, ne lielās uzlīmes, jo lielās uzlīmes divatā būs grūti. Mums vajag vēl Jā. cilvēkus, kas palīdzēs salīmēt. Pagaidām mašīna ir maz. Bet solās, mēs redzējām tev Drag Race lapu, tur milzīgs dalībnieku skaits, daudz mašīnas, ir jau pāris jaudīgi atbraukt, tur Mazda tur stāv un S8. jā, Gariks ir ar auģi taisnais, mums tur stāv Jā. pelēks. Daudz zināms sejas jau ir un nu jā, tā komuna cik liela ir, tik ir un tā arī mēs braucam un gaidam tagad apkārt trali, salīmēsim vēl pēdējās uzlīmes un gaidam, sākam Gaidam starts, jā. Gaidām starts kvalifikāciju. Skatāmies, kā ies, jā. Un ko, atvedām Dāvi arī, plus piekabītei, dzanamies nost, palīdzam džekiem, lai viss sanāk. Man ir kā viss tikai. Tagad nāks no kluča. Normāls, ko tu sūti? Nu, paņem aizpieši to labu, tas sīkais ir normāli. Jā, bet tev vajag tā, lai tu redzi. Jā. Nāks no šitās puses. Jā. Ludāk bija. Airtinu sabojā. Pasāta tāds nav. Lai jau pasāta, viņš ir apaļīgāks. Weaker than before. A handshake with it. To me on the floor. Jā. That goes like all got jazz. Ir jau. And leave your hat on. Jā. Bembis, jā. I'll show you the I'll talk to your shadow on this crack hallway. What took your hand? Oi. Nē, man izskatās ļoti labi, man liekas. Man patīk, kā Numurs izskatās. tur jāuzlīmē. Jā. Viņš to trosīti ieedīs. Sākam sildīt mašīnas un sāk gatavoties kvalifikācijas braucieniem. Jā, pusstunda palikusi. Jā. Tad mēs mācam, un tad skatāties, kā mēs braucam. Veiksmes. Jā, tev arī veiksmi. Es pastāstu, kā es ar telefonu vēlos uzgriezt sev jaudīgāku launch kontroli mašīnai, jo
ar launch control man mašīna ir lēnāk nekā turot bremzīti un gāzi vienlaicīgi, bet dēļ audio tur neko nevar īsti saklausīt. Man jau pienāktos. Metu šudrab garu piezemētais ziemeļnieks. Dzīmi zemi, trepi telpā smagi jāspārdās. Marketēja produktu, ko izpārdos. Pliks un nabaks zārkā, tāpat teiks, ka izrādos. Kačā savu dvēseli, kačā savu dašku, kačā savu mēteli. Redzam, dalībnieku daudz, ļoti daudz dalībnieku ir. Koncertu dalībniekiem visur ir, būs interesanti. Es domāju, ka būs ļoti interesanti. Piemēram, paskatīties šo, skaistums neaprakstāms. Tā, jā. Izbaudiet šo video un skatieties, kā mums iet. Tūlīt ir sākušies. Sāk jau stāties rindā uz kvalifikāciju cilvēki, bet vēl nav pirmie braucieni. Es pirmās kvalifikācijas braukšu kaut kur vairāk uz beigām. Tāpēc iespējas vairāk sasildīt sev motoru. Es tā kā muļš kungs turu ūzu aizdomīgi garu. Saimniekoju savā zemē, par gadu ir auvē citus fokus acis to, ko daru. Pirmais savā dzimtā ar hedonisku garu. Bet vai tu redzēji visas bēres, kurās bija par vedēju? Un apstāties es varēju, tomēr sāra sabaroto panākumu dzinēja. Saprotu, ka reizēm pieķeros, skait sevi rudenī kā cāļus un piemetos. Raksta tukšu rindu, gan jau ideju pieprātos. Braucu ielās es ar Un negaidīt ātri pienāca arī starts, un rekur arī. Kā jau minēju, šobrīd viņi tur stājās kādu sagadās. Bet starts labs Subāram, starts Subāriņš izcēla, bet no tālu. Trīs Sergejs Rogovs, kupi Formentor VZ, divlitrīgais turbo pilnpriedzes aparāts, nezinu standarts vai Audijas kārtotas. Attiecīgi Kupra aiziet garām, un Kupra arī izcīna. Tūlīt pastīsimies, kā ies slavenē Culkai, jeb Audi 80 ar TDR. Jā, labāk ir tūres. Labāk tūres, sāpu divas sastāja melnas dūmas, neko mēs tur kalu. Diezgan sīvi cīņi izskatījās. Iks, skaidrs, mēs zinām, viņam arī vēl nopietnāk aparāti, bet no šis šai pusē. Pišķīgi pazaudēja laiku uz pārslēgšanos, bet aizskrēja kā vējš. Nu čau, esat pie manīm. Mūsu sezona sākās. Ceru, ka jūs man labi dzirdat. Tāds, kas atceros, caur kameru gāja diezgan labi. Lodiņā iktais sīkais. Mēģinās uzbraukt. Skatīsimies, kā mums iet ar pasāku. Secinājums pēc ziemas laikam bišķis mums uzbrovies, ka mums sāk ķiveri palikt pamazu. Secinājums, man ir laikam jābrauc pret oranžo Mazdu. Tā, kas ir ļoti ātri. Kurš uzvarēs? Nezinu, redzēsim. Nu Jākab, dod ročkā. Es domāju, es nezinu, tur 50-50. Redzēsim, kā būs. Tev vai liekam likt? Es saku to, ka nesējies ar pirmo. Bēmis zaudēs. Bēmis zaudēs. Širo viņš nevar dzirdēt. Ceturtais sērija labs. Jēci, sorry, bet nu. Nu? Ceturtais sērija Bēmis mēģinās ķert rokās, bet Nu nē. tomēr golfiņš
Tika prātī otrajā. Bet, neko darīt, Nu ko, braucam. atkal ļoti interesants salikums. B5,5 pasātiņš, 156. numurs. Kristaps Podnieks būs gatavs. Otrais brauciens, ne? Man liekas, Kristapam. Pirmais vēl, ok. Droši vien, ka visi balsot, ka 6. sērijas BMW varat uzvarēt. Bet man aizdoma pēc tiem izpūtēju uzgaļiem, ka tur kaut kas tajam B5,5 pasātam ar labs zem halbas varētu būt. 5,5 pret 6. Lāt, es izdarīju kļūdu, ko es gribēju. Es gribēju mest finišā bišķu vaļā, lai man sliktāks laiks. Es nobraucu pilnu pedālu. Ai, kļūda. Jā, es izmantoju launch control, jo zināju, ka launch control ir krietni lēnāks starts, tāpēc arī izmantoju. Es negribēju vienkārši ļoti ātri nobraukt, bet, jā, tā, kur ir tie laiki, man jāpabrauc priekšā. Tātad es nobraucu 6,2, izmantojot launch control. Un ar launch controlu braucot ir krietni lēnāk nekā neizmantojot launch controlu. Nākamajā reizē es mēģināšu bez launch controlu vienkārši caur bremzīti, gazīti, un tad skatīsies, kādi būs tādi laiki. Būtu ideāli dabūt 0,2 nost, tad būtu ideāli. Tagad tā. Gaidam nākamo kvalifikāciju. Ir kādi komentāri? Tas pasāc iet? Pī, un kā viņš iet? 6,4. Zini, kas pats labākais? Tā jauda un saķeras ir precīzi. Viņš nesagurst, bet arī neizpolē. Viņš vienkārši aizlec. Sajūtas iekšā trakāks kā auģi, ka tāds cirties, tā lielā govs palacās un aiziet. Labi, tur pēc tam ir sīkums, bet tas ar šito var braukt. Ja jā, sūdīgs reakcijas laiks, bet labi tas tā. Ja vispār nebija nejausmas, kā ar viņu launčot, jo es nekad to nebiju darījis. Nu, jā. Jā, baigi labais. Šitais ir forši. Es no sīkā atpaliku kaut kādu pāris simtaļas tikai. Tu redzēji viņu labi? Jā, es redzēju no traktoriem, bija žalis parādījis, viņš uzskrējās kopā. Bija arī atsūtīta bilde un sīkam bija. Lapiņai jau jābūt, tur ir, vai nebija? Nu, viņš jau launčoja. Viņš vairs nelaunčosies, viņam baigi sūdīgais starts sanāca. Nu ko, otrajā kvalifikācijas brauciena ir klāt. Rinda ir diezgan tāda, teiksim, raiti. Pasaucis mani pārsteidz. Es šito negaidīju no viņas. Skatāmies tad, kā otrais sanāk. Tagad ir pat stresiņš, pirms pasaucis iet. Tālāk, Kristaps Podnieks ar 156. numuru. Un Jākaps Podnieks ar 157. Varētu būt nedaudz radniecīgs saites. Ir nedaudz radniecīgs saites, ja? Nu, pastīsimies ģimenes duelī, kurš tad mums izcīnīs tūlīt uzvaru. 4. sērijas BMW vai B5,5 Passats. Varbūt līdzīgi, jā. Tas ir īstās, un mums pitpakšoši neiet. Es pieļauju, tā viņš varētu mums neiet kaut kā. Tāds viens no potenciāliem favorītiem varētu būt. Katrā ziņā viena no skaļākajām automašīnām pavisam noteikti. Tā arī nobrauc uz galam un ir. Oi, kaut kas salūz. Kaut kas BMW. Kvalifikācija ir nobraukta. Labākais laiks man bija 6,042 vai kaut kas tāds.
Jānis Lamberts. Nepabrauc zem 6, tas ir labi. Tas ir, tad es neskrienos pret Lambertu un pret visiem trakajiem čekiem. Tā ir tas auto, kas tur skan fonā, ir Latvijas ātrākais auto. Savu dragsteri. Tagad tur vēl liek pa klasēm, diezgan nebalansētās klases, jo Braška reāli brauc vienā klasē ar mani. Jā, skan jaudīgi. Jā, nu tās Audi S2 bišķi pa jaudīgi, lai šodien piedalītos sacensībās. Gaidām, kā sauks pa klasēm. Varbūt izmainīs klasēs kaut ko, jo vienkārši būs tā, ka 90% braucēji ir vienā klasē. Braška izbrauc vēlreiz pārbraukt, jo viņš nobrauc 5 ar kaut ko sekundēs. Tā kā Egli Čakarējs man arī 60 feet parādīja pa sekundi lēnāk nekā Braškam, kas ir gandrīz nereāli. Viss ir slikti. Viss ir slikti. Izbraucām par 4 braucienus, nereālie laiki. Jūs jau redzējāt, es tur mašīnā priecājos, izskatu kosmos, viss. Beigās atklājās problēma, kāpēc man Egli rāda pilnīgi dīvains cipars. Situācija sekojuši, man pasētam ir izpūtējis uz leju. Un izpūtējis sit dūmus, un kad tu startē, viņš laiku domā, ka tu neesi izkustējies no vietas, jo tas dūms ir uz leju, viņš aizsad sensoru, un viņš sanāk kā viena gara riepa. Un kas notiek, tev reakcijas laiks ir ritīgi slikti, jo es brīnījos, kur man tik slikti reakcijas laiks, sekundei pāri, es tur guļu. Sekunde pāri ir, ka tu reāli guli pie stūras. Ka es neguļu, es tā kā lecu ārā, bet... Un tad sanāk 60 feet, tie pirmie metri, kas ir nežēlīgi ātrais laiks, 0,7, te superkārs sitot gandrīz pušu. Un to vainu sapratām, jo Lambertam bija līdzīga situācija Ventspilī. Bet man bija visi kvalifikācijas braucieni bija izbraukti. Es gāju runāt ar Egli, visi dabujām tā kā secinājumu, sapratām, kur ir problēma. Bet kvalifikācija ir izbraukta, ir salīdz pa klasēm. Un, diemžēl, Passats tiek visātrākajā klasē, kur es pirmajā braucienā visdrīzāk man izslēgs, jo laiks ir sūdīgs tomēr, kopējais laiks. Jo te vairs neskatās to tavu tīrās trases laiku, bet kopā ar reakcijas laiku. Man reakcijas laiks ir ritīgi slikts pēc tās kartas, tā kā man pa lielam vēl viens brauciens ir un es pat nezinu, vai es gribu braukt. Ir tāds jau rokas nolaidās. Bet, atceries, kā tev pagājušajā gada Rauģika bija? Tu ar tā nekādīgi tik uz 3. vietu. Jā, bet te ir pilnīgi nereāli ar tām problēmām, kas tagad ir par to visu. Bet pagājušajā gada arī? Tu tiki līdz 3. vietai? Jā, jo tur bija atkal cita situācija par to slīdēšanu, ka baigi visiem slīdē, jo bija augsts un viss. Un te ir pavisam cita problēma ar to reakcijas laiku, to dūmu, viss. Es jau varētu pārslēgt, izpūtējis viss, bet es neko lietas būtu. Tas neko vairs nemainīs. Reāli esmu sekundi lēnāks. Jā. Esmu drausmīgi lēnāks. Es sekundi esmu 135 metros lēnāks nekā pēc Eglas tagad sanāk. Jā, jo mums ir viena klase, man finiša ātrums ir 126, tev bija 90. Kaut kas tāds. Tas ir milzīga atšķirība tajā distancē. Jā, tas ir 135 metros, ja nav 400 metru vai 200 metru. Distance ir īsa, viss. Un to jau es reāli esmu kaut 4 korpusus aiz tevi. Jā, un laiki vienādi, Tieši trases laiki vienādi. Man bišķi nolaidās rokas, tas vienkārši ir jāsagramo. Žēl, ka mēs ātrāk to nepamanījām, neiedomājāmies, bet pašās beigās jau, kad jau vairs nevarēja pārbraukt. Bet būtu ātrāk pamanījuši, būtu braukt pareizā klasē, pateikt jau vienkārši visu, kas ko kā. Bet ko padarīt? Nē, tāda ir dzīve, mācamies. Būs interesanti paskatīties, kā tas notiek, kad tu nostājies pretī, nezinu, man. Es jau nostājos. Jā, nostājies, bet kādam citam. Tas domās, gadu pasādz. Jā, tāpēc. Man jau ir, ne. Likās baigi labi, nereālie cipari, visi skaidrs, kāpēc. Kāpēc tādi laiki? Jā, viņš ir reāli sekundi lēnāk. Labi. Kā ir tagad brauc visas klases, top 16, no katras klases top 16. A klases sāk braukt, kurā man reāli vajadzēja fiziski arī braukt.
tur Patiesībā. bija 18 cilvēki, bet tos, kas bija lēnākos, tos jau izmet ārā. Tāpēc, ka tu nevarēji salikt smuki. Jā. Tāpēc pēdējos 3 izslēdz. Ja es būtu uzreiz ielikts A-klasē, tad būtu paņemt droši vien pilnāk tā 20 Būtu sajiet cilvēki. Jā. viss. Nu, nošāva greizi. Vajadzēja bija uzreiz saprast. Jā, vajadzēja taisnā aiziet līdz Lambertam to lapu un visu. Jā, viņš uzreiz pateica, jo viņam tā ir bijis. Un, nu, Jā. Kā tev? nu, viss kārtībā. Es neizspiežu maksimumu ārā, jo, ja es izspiestu maksimumu, man būtu reāli 5, 9, 9, 9, un tā būtu nākamā klase. Un, nu, nereāli, tāpēc es tā mazliet Tu vari visu laiku tā vienādi nobraukt 6,0? Nu, man 2 braucieni tagad pēdējie bija 6, cik man bija 6,0 kaut kas un 6,1 precīzi. Nu, 0,1 es varu tur tā. Nu, jā. Bet tu nelaučo, vai ne? Nē, bez launch kontroli. Tas ir ļoti īpatnēji īstenībā. Visi brīdās. Vienkārši vajag paspēlēties ar Carbs Soft, un tad, bet tam vajag dragi un daudz laika, un kaut kad jau to izdarīs. Lai var dabūt konstantu. Nu, tomēr pirmais draģis sezonā skaidrs, ja pasātu vēl kādreiz braukšu draģī, ka to izpūtē izmantot nevar. Tā kā, ja jūs braucat dragreisā, taisat normāls izpūtējs uz aizmuguru, nevis kaut kur uz leju, uz apakšu, jo tas čakarē sensors. Nevēl ir izpūtējs taisat tādā pozīcijā, kā viņš ir, tas pierādās precīzi. Vai nu uz augšu, vai uz aizmuguru, bet ne uz leju. Un uz sāniem arī nedara. Jā, uz sāniem arī nedara, jo tas sensors čakarē. Tas kaut kur, kam bija tie jaudīgi aizpūši sensori, vispār aizlidina projām, kas sānēs. Un tas ir fonā mūzika. Jā. Tā kā labi, gaidām savu laiks. Droši vien iesim kaut ko pastīties, kā citi brauc pafilmēt priekš jums. Un gaidat man vienu braucienu. Cerams, man nebūs viens brauciens. Un esam gatavi nākamajam top 16 braucienam A-klasē. Aiziet stāsts priekšoks. Ceļot cīņas. Labs ātri būtiski. Abi divi ir. Ievitinās arī Kovaļevskis un aiziet, tūlītās jau tiks dots tādais signāls. Ļoti labs Kovaļevski. Vai tas viņu izglābs vai nē? Šobrīd sānā blakus viens otram un Bembis tomēr izcīna uzvaru. Un sāk gatavoties arī D-klases dalībnieki. Es pēc mirklīšu, kad mūsu fināls būs noticis, nosaukšu. Negāzē, jā, vot tagad viņš aprit, ka man nav iesteidzojis. D-klases fināls. Tagad Tālāk mums aiziet dīzeļgrieze un Bembis. Spotnieks ar Bembīti. Aigars Romans ar Audi. Būs visai jaudīgi. Jā, 2 mūsdienīgi auto. Mums ir dažādi auto, sākot no 80. gadiem līdz pat 2010. Pat 20. Jā, man liekas, Cupra gan jau pasvaigi. Nu, lūk, Audi fani, BMW fani sarosamies, paskatāmies, jūtam līdz savējiem. Abi divi rekur gatavi nostājušies, launch kontrolas ieslēgt. Un tur izskatās, kā bez variantiem Bembis ir ātrāks, vismaz šobrīd distancē. Jā, pasātam neļauj pārbraukt, kur ir feikie laiki. Godīgi, jā. Aiziet nākamais pāris. Elmārs Augšmuks ar savu Subaru. Viņš brauc visur, kur ir vai ne? Autosprintā, minirallijā un arī dragreisā. Tikmēr blakus viņam Kristaps Podnieks ar B5+. Passat un it klasiski ģimenes automobiļu smūgs tāds ar ādas salonu, labu komplektāciju izskatās. Izpūtēja arī 4 āģis arī. Tā kā ne tikai labi izskatās, bet arī praktiski var kaut ko aizvest, kaut ko aizvilkt. Uzvilkt ciņas un atpastumt, tas uz palika rakstīts. Cerams, ka neaizies stumt, cerams, ka pats saviem spēkiem tiks līdz finišām. Augšmuks pret Podnieku. Falšstartam, bet reakcijas laiks bija izcils, bet Elmārs Augšmuks aizlidotas. Dāgni Krulmiņa ar 4. paudzes golfu. Viens četrnieks pret otru četrnieku.
Abiem jaudas gana. Golfiņš, protams, nedaudz vieglāks, potenciāli FBMs nedaudz jaudīgāks. Abi divi gan ar dīzeļdegvielu tiek darbināti. Daudz labāk starts, pēc īstācā izskatās, kā varētu Bembīts uzvilkt un tomēr Golfiņš būs ātrāk iekšā. Tāds interesantais golfs. No stāvis puses, vai izdosies augšmukstam distancē viņu noķert vai nē, un tomēr Golfiņš! Par bronzu cīņa par piedestālu. Un vienam no viņiem tas tīks, otram, diemžēl, koka medaļa, kas parasti autosportā ir vissāpīgākā. Tā, uz fināli jau nopietni pie dzēsēšanas aparātiem mēs neesam atnākuši. Dīzeļbēmbis, benzīna Subārs, abiem diviem turbīnas, tas ir vairāk kā skaidrs. Augšmuksts potnieks. Un ir tūlīt izšķirošais mirklis, cīņa par trešo vietu. Cik laiks. Sāns pie sāna ļoti tuvu dodas pretī finišam, kurš būs priekšā. Un Subārs, Elmās augšmuks. Un tā, esam nobraukuši. Scenāriju jūs visu redzējāt. Cīkam beigas nesagāja 4. vieta. Kas ir pateikt? Pagājuši gadu ātra mašīna braucām lēnākā klasē, šogad lēna mašīna braucām ātrākajā klasē. Esmu nekāds šodien. Nezinu, baigi īsti neko vairs runāt negribās. Pagājuši gadu sagāja, šogad nesagāja, un pasākums labs. Šogad, man liekas, daudz saorganizēts, cilvēku daudz, dalībnieku daudz, visi forši labi. Braukšana man personīgi vispār nesagāja. Nu, man kaut kā līdzīgi. Man, kad es cīnījos, es nezinu, kas tā sanāk pa vietām, bet pirms 4. 3. vietas cīņas es nogulēju baigi startu. Kaut kā, es nezinu, sastresojos vai ko. Un 2. reizē, kad cīnījos pa 3. 4. vietu, es nospiedu mazliet pa daudz gāzes un aizgāju launch kontrolā. Un kā jūs visi zinat, tad man mašīna launch kontrolā ir lēnāka. Un es tā kā pašā pēdējā brīdī head-up displejā es ieraugu karodziņu un es saprotu, ka viss jau ir norakstījis, ka es par to vairs nemēģinātu. Es spiedu, bet es lēni nācu viņam klāt, bet ar to nepietika. Tā kā jāstrādā pie tehnikas, jāatrod knifi, jāpiešaujas, jāatrod tie knifi, jāparegulējas un tā tālāk, un tad jau varēs smaukt. Diezgan labs auto, ātrs, bet vajag man pašam piešauties. Nu, es pat neesmu nobraucis 10 000 šo mašīnu, ko jūs vēlaties no manis. Šo launčošanu vispār atklājām pirms 3-4 dienām. Jā, kā ir labāk uzsākt. Labi, sezona ir tikai sākusies. Tikai žēl, ka sezonā ir 2 vēl pasākumi. Kur dabūt balvas. Es pat nezinu, vai Black Unicornā nebūs balvas. Jā. Bet tas, jā. Nu, kaut kā tā. Ja patika, ielaiko. Cilvēki jau tur vēl palika. Jā, mēs metam mieru, gribās mājās. Abiem galīgi nekāds. 4. vieta nav tā patīkamākā, zinot, ka tu varēji ātrāk nobraukt. Jo man perfekti tās klases laiks gāja. Man bija 6,0 kaut kas. Es pat negribēju braukt pēdējā braucienu. Tā kā metam mieru, dzenamies mājās. Visu. Patika video. Jā, spiediet like, subscribe. Piesubo un nospied to zvaniņu. Jā. Lai tu dzirdi, ka tev atnāk, kad mēs esam kaut ko ierikuši. Un tiekamies nākošajā video. Čau. Čau.